otrais piegājiens ieņemts Kangaru dabas takas un torņu. Pirmajā reizē, kad mēs bijām kaut kad novembrī, nezinu. Bija beigās pārpa 90 mašīnās. Bija pārpa 90 mašīnām, mums nekas nesanāca. Tagad ir gan 20. Tagad ir 20. Okay. Bija pārliecība, ka ārā līs lietas ir kaut kāda plus 5 maksimums, plus 4. Ka nebūs cilvēki. Un tāpatās 20 mašīnas. Tornis pilns. Uz takas cilvēkas visur var redzēt. Ik pa laiciņam. Tā kā nav viss tik slikti, kā jūs te spriedelējat, kad cilvēki brīvdienās ir tikai lielveikalos. Pati taka ir forša, viņa ir plata. Pabrīnījos, ka viņa neslīd. Lai arī ir pilnīgs slapjums visur un līst lietas, un cik reizes es pateikšu. Visi dzērtajā mirklī, ka es saku lietus. Zābaki pilnīgi čīkst ar šiem dēlīšiem. Ļoti stabili. Laipa uzbūvēta. Alis iet pa priekšu un smējās tik pa manu stulbumu, ko es te runāju. Es var dzirdēt, ko es saku? Nevar? Ātri labi. Es runāju ar sevi, jā. Čīk! Viss ir selfijas. Es nezinu, vai mums sanāks uguns, kur šādā lietā, bet varbūt mēģināt. Jā, sanāks, sēdēsim peļķē. Sanāks? Es tevi nedzirdu. Es saku, sanāks, sēdēsim peļķē. Sēdēsim. Ar sārkluciņiem. Jo plāns ir pēc šīs pastaigas aizbraukt līdz Berlīnas krustojumam un uzkurināt ugunskura un apēst kādu desiņu. Redzēju, ka daudz cilvēku gāja ar suņiem. Un nevar iet? Nedrīkst iet ar suņiem. Nu, kam stabilāk būs. Tāda skaņa. Jau, jau, jau! Uzbrukumā pret termīnu! Bija cerējis, ka būs normāls laiks un nelīgs lietas. Es biju nopircis testa monopodu. Esmu iegādājis veikalā pašu draņķīgāko, lai saprastu, vai man patiks ar viņu vai nē. Ideja ir tāda, ka izmantot viņu, kad tu staigā pa dabas taku, izmantot viņu kā, es nezinu kā, nu kā walking stick, šim tas dīvainais metāls galā, ko es nepamanīju. Un tad tu pieskrūvē augšā kameru.
Un tad, kad tu ķer dzēres tālumā, garo objektīvu, tev vienkārši nekartās rokas, sanāk stabilāk bildi. Un tad pēc idejas tā ir tālāk. Tādā veidā tu turi kameru, ir daudz ērtāk nekā turēt viņu vienkārši rokās. Arī drošāk. Tā kā lietas līst un šis objektīvs un arī kamera nav ūdens izturīga, tad nesanāks īpaši iemēģināt citreiz. Bet nu tāds vērķis, ja kādam interesē, tas prieks maksā tikai 11 eiro. Man liekas, vispār nekas mūsdienās nemaksā 11 eiro. Atceries, ka mēs, cik gadi pagāja, kad mēs bijām šeit? 2, 3? Mēs bijām atbraukuši uz Kangaru ezeru. Mums likās, ka šeit ir kaut kāds wow moments, kad tev var kaut kur aiziet realitātei. Varēja aiziet tur līdz tai vietiņai ar slapjām kājām un viss prieki beidzās. Tagad var superīgi apiet apkārt un mierīgi pienākt ar sausām kājām līdz ezerām. Lūk, cik 2 gados, kā ir mainījusies situācija Latvijā ar lokālo turismu, ar dabas turismu. Ļoti strauji attīstās. Man liekas, takas un torņi vispār izauguši kā sēnes pēc lietas. Re, kur ir taka, te ir korķīts, te viens izveids, te ir vēl viens. Reku vēl viens. Es iešu to, man jau arī nepatīk, bet vajag uzkāpt. Nepatīk torni, nu. Un tāpēc, ka reivs galva paliek slikti tūši un bail. Man atkal liekas, ka tas pats, kas no augsts. Cilvēki, kuri nemāk uzvesties takas un vajag metāt savus benčiks un živens, tad paliekat mājās. Palieciet mājās. Drazojiet tur. Ja jūs nemākat uzvesties civilā pasaulē kā cilvēki, bet kā mērkaķi. Un var taču uzpīpēt pie mašīnas. Uzpīpē pēc mašīnas, jā. Kas tev obligāti? Uzpīpē, tad iziet tā. Un tad atkal uzpīpē. Kāpēc jādara takas vidū? Takas vidū jau kilometru nevarēs izdzīvot bez tās cigaretes. 200 metri. Jāuzpīpē, jāapstāj. Vai nevarēs? Es nevaru neizspļaut to kožļeni, nevaru paciesties 10 minūtes. Esam ciet šo Burtons parku. Mums ir sagatavot kastīte. Bet es negalvoju, ka mēs iekurināsim. Nav jau tā, ka baigi līst, bet... Reku pat iesmiņas ir atstājuši cilvēki. Nice! Mēs viņiem atstāsim savus metāla iesmiņus, mums tāpat jāpērk jauni. Ideāls iekvaru vietiņu gadiem izmantoja. Ja pie veikaliem var salasīt, ir augļu kastītes. Un šādi te virpinot, veidojas gandrīz vai kā tāsis.
Vienmēr var iekurināt šašliku bez visādām tur smirdīgajām eļām. Man mašīnā vispār ir gandrīz viss komplektiņš. Cirvītis, un es tagad redzēju, ka Maksimās var dabūt mazo lāpstu. Un kas tā otra lieta bija? Mazā lāpsta un zāru zāģi. Ideāli. Un liekas, ka katrs maksāja 5 eiro. Tā kā paēdīsim 10 un brauksim mūsu ceļojumiem meklēt pareizo ekipējumu. Un pēc tam lamāties, kāpēc tas sūda lāpstas saplīst tik ātri. Jo nopirku viņu pa 5 eiro. Labs plāns. Bet reāls tas cirvis arī, viņš bija kaut kādu piečuku arī. Cik gadus jau kalpo ideāli. Man saka, līt ar viens stiprāk. Mēs neskamies pēc lohiem bišķiņi. Līst kā pa jāģiem, tup meža vidū pie uguns. Reāli mēs varējām mājās dārzā uzkurēt, kur ir te jautrāk. Atbraukt kaut kur nezinu kur, apkārt tikai meži. Labi trasīt, ja kādam interesē, tad kas tur bija, tad kangaru tā tur lieta, bet ceļš pēc tam ir tāds, ka lamāties gribas visu laiku. Pagaidiet, kad kāds nogreidarēs ceļs. Un pēc tam pat taisno līdz Berlīnas krustojumam. Un te viss ir čotka. Reku, tur ir gan miskastīte, galdiņš ar jumtiņu. Var kurināt ugunskuru. Normāli brīvdienu trasīt. Un tāda dešņa garšo vislabāk. Šeit zem noimītes apakšā. Reku, kur ir cilvēki atstājuši iesmiņas. Es šeit augšā. Nākošajam atstāšu sausu malciņu. Smuki nav, bet sēģot. Un pie viena nolikšu šeit divas metāla iesmas, lai nav jāčakājas ar koku. Bet vienmēr atsamies uzmanīgi ar uguni, bieža. Visi jābrauc meklēt lāpstu. Kur ir lāpsta, kur ir lāpsta, lāpsta, lāpsta. Kur ir lāpsta. Yeah! Yeah, boy! Teleskopiski plakāts vai ne? Nezinu, vienalga. Neinteresē. Un otra lieta. Zāģis. Price check-ups. Arī rakstīts ir 4,89. Un cik mums maksā lāpsta? 3,99. Ideāli. Mums piedzīvojumiem ideāli. Ideāls ceņiks. Par 9 eiro dabūt gan zāģi, gan lāpstu. Šis iepirkuma groziņš saucās, man vajag ieiet tikai nopirkt vienu lāpstu. Jep. Fiksi. Teicu, ka esi viens. Ko? Cādi. Viss sērijas beigas. Beidzam ar...